Čau! Atbildēšu uz jautājumu aplikācijā par proteīna pulveri. Attiecīgi, kādu un kur izvēlēties proteīna pulveri un vai vispār vajag? Tas ir kolosāls jautājums, jo proteīna pulveris ir principā olbaltumvielu pulveris. Un tad jautājums, vai mums ir nepieciešams šis uztura bagātinātājs, jo proteīna pulveris ir uztura bagātinātāju kategorijā, jeb olbaltumvielu pulveris, kurus lielākoties taisa arī no sūkalām. Ja, virsū mēs varam redzēt whey protein, kas ir sūkalu pulveris, tad tā būs arī tāda visefektīvākā olbaltumviela tādā uztura bagātinātāju formā. Tomēr, atbildot jautājumu, vai to vajag, mums ir svarīgi atcerēties, ka primāri mums ir jāuzņem olbaltumvielas un visas uzturvielu grupas no svaigas pārtikas. Uztura bagātinātājs tikai un vienīgi var papildināt. Mēs nevaram aiziet tajā domāšanā un tajā taciņā, kurā, teiksim, paņemu pulveri, izdzeru, ja tur, teiksim, 3 reizes dienā paņemu, izdzeru pa tādiem 20 gramiem, ideāli, tagad esmu sasniedzis tur to savu dienas olbaltumvielu daudzumu. Tomēr kā papildinātājs gan sportā un arī īstenībā jebkuram cilvēkam mēs varam, pieaugušam cilvēkam, mēs varam skatīties uz to, ka mēs to uzturu varam papildināt ar kvalitatīvu olbaltumvielu pulveri. Ja tu saproti, ok, šajā dienā man kā uzkoda būs, piemēram, smūtijs, kuram es pievienojos olbaltumvielu pulveri, vai kādā reizē es varu pielikt pie kādā deserta klāt, teiksim, cepot braunī vai cepot mafinus. Savā ģimenē es arī mēdzu piebērt 30 gramus olbaltumvielas papildus, tā kā papildinot un iedodot pilnvērtīgumu šim produktam. Kopumā mums vajadzētu skatīties, ka mēs olbaltumvielas uzņemam apmēram tādu gramu, līdz pat tas varbūt 1,2 grami olbaltumvielas uz katru savu ķermeņa kilogramu. Savā praksē var apstiprināt, ka lielākoties mēs tās olbaltumvielas neuzņemam pietiekoši, neuzņemam tik, cik būtu vajadzīgs. Tas ir saistīts ar to, ka mēs aizmirstam paēst, tas ir saistīts ar to, ka šo pilnvērtīgo šķīvi mēs neveidojam, un lielākoties īstenībā tās ēdienkartes ir tādas ogļhidrātu bāzētas. Ja, teiksim, makaroni ar sieru, nu tur tā olbaltumviela nav, vai auzbārsla putra no rīta, ūdenī vārīta, arī to olbaltumvielu nav. Mēs tā mazliet baidāmies iespējams no piena produktiem, kuros ir olbaltumvielas, tomēr es ieteiktu noteikti paskatīties uz vājpienu, biezpienu, uz bezpiedavu jogurtu, uz olām, kas ir kolosāls olbaltumvielu avots, tas pats arī kefīra glāze. Reizēm arī, kad cilvēks saka, man ir jāpērk tur tas olbaltumvielu pulveris, saka, tu vari izdzert papildus kefīra glāzi. Protams, tajā nebūs 20, 30 gramu olbaltumvielas, tajā pat nav 10 gramu olbaltumvielas, tomēr tāpatās 10 grami apmēram varbūt arī būs. Bet ja mēs izdarām tāds 200-250 mililitrus, tomēr mums ir primāri jāskatās uz šiem svaigiem pārtikas produktiem. Tad, ja mērķis ir, vai ir īstenībā arī senioram, tas ir ļoti vērtīgi, arī sievietes veselībā, nu kā jūs arī minēju, jebkuram cilvēkam tomēr tā izteiktāk tiem senioriem tās olbaltumvielas pietrūkst, arī kauli kļūst švakāki un arī tā muskuļu masa samazinās, līdz ar to tā ļoti vitāli svarīgi ir tās olbaltumvielas uzņemt sievietei hormonālās darbības veiksmīgai arī nodrošināšanai, tāpat arī muskuļu masas uzturēšanai, ja, un es nerunāju par lieliem uzkačātiem muskuļiem, es runāju par vienkārši veselīgu muskuļu masu cilvēkam, kas ir jānotur, un tam visam ir vajadzīgs olbaltumvielas. Šūnu darbībai ir vajadzīgs olbaltumvielas, bērnam augošā posmā, vīrietim, lai būtu veiksmīgs testosterons. Katrā ziņā olbaltumviela ir tāda kārtīga uzturētāja sistēma, kas mūsu ķermenim ir vajadzīga un ko ļoti bieži mēs aizmirstam. Tāpēc mūsdienu cilvēkam aizņemtam tā vienreiz dienā papildināt savu, un arī, ticiet man, droši vien katru dienu mēs to neatcerēsimies izdarīt, bet papildināt savu ēdienkarti ar pilnvērtīgu proteīnu pulveri, ja tas nav sintētisks ar garšiņām, šokolādes, karameļa, zemeņu un tā tālāk, tad praktiski liela vaina tajā nav. Tev tikai ir jāapzinās, ka tas ir kā papildinātājs pilnvērtīgam uzturam, nevis kā galvenais, kuru tad es dzeru katrā brīdī, ka es tā kā aizmirstu paēst. Tas, kā es to ierosinu, var, teiksim, ja tev ir fiziskas aktivitātes, tu vari stundu pirms tam izdzert kārtīgi foršu tādu olbaltumvielu pulvera smūtiju. Protams, ir, kas vienkārši paņem sakartu ar ūdeni, izdzer, bet es arī ierosinu tāds fitnesa super shakes, ir saldēts melens vai svaigs, tagad arī mūsu laikā banāns, proteīna pulveris, ūdens un spināts sauja. Ja? Tad tu zini, ja tu tur vēl pielies īstenībā klāt, piemēram,
mazliet kaut kādu taukvielu pieliksi teikarotī kokosrieksta eļļas vai pieliesi teikarotī linsēkla eļļas vai MCT eļļa, MCT, kuras esmu mūsu Facebook grupā arī likusi kā produktu bildīti. Vari noteikti aiziet uz turieni, pašķirt uz leju ierakstus un redzēsi šo MCT eļļu, kuru tu pieliek klāt, vai arī tas var būt, piemēram, puse avokādo vai, teiksim, šķipsniņa arī linsēklas, ēdamkarot, īsumā kādu šķipsniņu, kārtīgi ēdamkarot vai kārtīgu ēdamkarot arī čijā sēklas var piebērt, tad tu dabūsi arī visu tajā smūtijā iekšā nepieciešamo. Par to, kas ir labs olbaltumvielu pulveris, es jau arī esmu minējis sev labu draugu, kas ir uzturzinātnieks Andris Gabriels Zauers, kas ir izstrādājis olbaltumvielu pulveri. Mums ar viņu nav nekāda sadarbība tik daudz, cik viņš tiešām ir kvalitatīvs. Arī mēs ģimenē lietojam Valens Nutri olbaltumvielu pulveri, ko viņš īstenībā sākotnēji izstrādāja tieši, lai palīdzētu cilvēkiem atkopties pēc operācijām. Tātad šis ir viens olbaltumvielu pulveris, kas ir pieejams Latvijā, un visādi citādi arī parasts whey, jeb sūkalu olbaltumvielu pulveris, bez kaut kādiem daudz piejaukumiem, arī tas būs ok, tāds 20 grami tajā vienā maltītē apēst. Tātad tas ir atbildot uz to, kādu un kur izvēlēties. Tie whey proteīna pulveri, tie īstenībā ir pieejami praktiski dažādās vietās Latvijā sporta uztura veikalos, tikai skaties neiekrīt uz garšiņām, uz daudz arī apjomu palielinātājiem, jo tad, ja mēs pērkam tādu vairāk sintētiskāku to uzturu bagātinātāju olbaltumvielu pulveri, tad arī sakuļot viņš tad paliek tāds pufīgāks, ja, un tāds ar apjomu lielāku. Manis minētais Valens Nutri ir pilnīgi tīrs, bez nekādiem apjomu palielinātājiem, līdz ar to viņš tā tik ļoti varbūt tā kā neuzputojās un neiedod to tādu gaisīgo kokteļa garšu. Tālūk, tas ir par olbaltumvielu pulveriem. Ļoti uzmanīgi un atbildīgi izvēlamies un skatāmies, ka mums nevajag pārspīlēt ar kreatīniem, vēl kaut kāda cita veida, daudz dažādu veidu kolagēniem, jo kolagēns arī ir olbaltumvielu pulveris, vienkārši primāri pilnvērtīgs uzturs, un tad var papildināt nedaudz ar kvalitatīvu olbaltumvielu pulveri, kurus pieminēju arī šajā video.